Ko Verstapens iegūs šajā sacīkstē? Diskvalifikāciju vai uzvaru? Abi ir diezgan iespējami, jo nākamā sacīkste ir Austrijā. Ja nemaldos, Red Bull ringas trase ir īsākā trase apļlaika ziņā F1 kalendārā. Un tas nav tikai tāpēc, ka pati trase ir īsa. Ļoti ātra trase, ja nav asas bremzēšanas punkts, tad ir ātri līkumi vai arī gara taisne. 3 garas taisnes pēc kārtas. Es varētu pats sevi vēlāk arī izlabot, es balstos no atmiņām spēlējot F1 menedžeri, bet arī visās 3 taisnēs ir DRS zonas. Tas nozīmē, teju puse trases ir DRS zonas. Parasti Austrijā ir arī tīri jauks laiks, par to nevajag mums uztraukties arī šoreiz, bet šī tik un tā ir viena no striktākajām trasēm ar trases robežām. Un tā ir lieta, kas jāatceras Maksam Verstapenam. Ja kāds ir aizmirsis, tad viņam vēl joprojām ir 11 no 12 soda punktiem. Ja viņš šajā sacīkstē iegūs kaut vienu soda punktu, tad nākamajā sacīkstē viņam ir diskvalifikācija. Tā kā trases robežas viņam ir jāievēro. No lielās ziņas šonedēļ ir arī tas, ka notiek pirmizrādes F1 filmai. Ja jūs gribat dzirdēt pārdomas, varbūt pēc pāris dienām es par to parunāšu. Bet ja šodien 25. jūnijā jūs dodaties uz pirmizrādi Forum Cinemās, tad tur būšu arī es. Tā kā atnāc, pasaka man čau, un mēs varam abi kopīgi nesaprast, kas notiek ar Alpīnu. Lai vai kā Austrijas sacīkste. Kas tavuprāt uzvarēs? Vai kāds ārpus mana pretendentu loka? Ieraksti komentāros.